Čau, klausītāji! Tu klausies podkāstu Konte Globe, kur es kopā ar saviem draugiem vai nepazīstamiem jauniešiem runāju par naudu, finanšu kļūdām un visu, kas nāk komplektā, mācoties attīstīt mūsu finanšu pratību. Šodien pie manis ir ļoti mērķtiecīgs cilvēks un mana ļoti laba paziņa Paula Gabruševa. Sveiki! Paldies, ka uzaicināji, Elizabete. Paula, ko tu gribi, lai klausītājs zina par tevi? Par mani, droši vien tas, kas pirmais nāk prātā, ir mana profesija. Es esmu zvērnata advokāta palīdze. Tas ir tas, ar ko es ikdienā nodarbojos. Protams, tam visam nāk klāt tā lielā pašnodarbinātība. Tāds mazliet maģisks dažiem jēdziens, bet tās tāds divas neatņemamas sastāvdaļas viena no otru. Labi, tad tu esi atnākusi uz podkāstu par finansēm, finanšu pratību, par naudu. Tāpēc, ja pat man ir ļoti daudz jautājumu par studijām un visu šito, es tāpat virzīšu sarunu uz finansēm. Bet varbūt varam sākt ar to profesiju, cik ilgi bija jāmācās un vai tu tikai mācījies vai arī strādāji papildus? Jāmācās, lai kļūtu par advokātu vai arī citu juridiskās nozares amatu, piemēram, tiesnesi, notāru, tiesas izpildītāji. Tie 5 gadi, 3 gadi bakalaurs un 2 gadi maģistras. Tā kā tas ir iziets. Tagad, kad es esmu advokāta palīdze, tas nozīmē to, ka tās ir tādas nosacīt profesionālas apmācības. Es varētu vilkt kaut kādas paralēlas ar mācekļa statusu, kas kādreiz bija varbūt tāds izplatītāks jēdziens. Respektīvi, es esmu advokātu kolēģijā, es esmu advokātu kolēģijas biedrs, man ir patrons. Nav gluži kā priekšnieks, bet tiešām mentors, ar kuru es kopā strādāju, kas ir mans kolēģis arī, kas man nodrošina ar darbu. Un tie arī ir 5 gadi, no kuriem man pašlaik ir pagājuši 2 gadi. Tā arī ir eksāmena kārtošana, tā ir iešana uz semināriem, bet to vairs nevar pielīdzināt universitātes mācībām. Jā. Bet jautājuma otrā daļa bija par strādāšanu, tad es sāku strādāt kādā 3. kursā, man liekas, pirms bakalaura beigām, un arī tagad mans patrons ir mans tēvs, un es toreiz sāku strādāt pie tēta, jo sāku kāds pirmos dokumentus rakstīt. Un tad maģistrantūrā es pastrādāju vienā valsts iestādē, un tad jau pēc maģistrantūras beigām tad es jau sāku to advokatūras ceļu. Tad, tūlīt apstrādāšu visu to informāciju 10 gadi, ok. Un es tā saprotu, ka tavs tētis arī ir advokāts, pašnodarbinātais, ja? Jā, tā sanāk. Tad vai viņš bija tava iedvesma mācīties šo? Droši vien kaut kādā ziņā jau jā, jo es aizgāju 1. klasē uz skolu, un es visiem paziņoju, ka es būšu advokāts. Vai es toreiz sapratu, ko tas nozīmē? Droši vien jau, ka nē, bet mans vectēvs bija milicijā, apakšpulkvedis, kas ir policija tagad. Un mans tēvs advokāts, un droši vien loģiski, ka vienīgais bērns ģimenē droši vien aizies arī pa jurisprudence. Un tā man īsti nekādas citas tādas nopietnas pārdomas par citiem darbiem nekad nav bijušas, un tā es pēc vidusskolas pirmā un vienīgā izvēle bija jurisprudence. Tā es iestājos, un tā man tas ceļš tā diezgan vienā virzienā ir visu dzīvi gājis līdz šim vismaz. Un baigais, ka mans sākuma skolā paziņots, un tad pieturēties, jo par to man ir īstenībā smieklīgs stāsts. 1. klasē vajadzēja zīmēt nākotnes profesiju, blablabla, un es uzzīmēju kā animators, kā feja. Es esmu. Un tā skolota, wow, tu gribi kļūt par kosmonautu, jā, un tāds, nē, tā kā feja, come on. Un tā viņa arī neuztver to. Bet ļoti nopietna karjeras izvēle. Kā var redzēt, es pie tās nepieturējos. Bet
kudos to you, tā kā, that's cool. Labi, bet par to pašnodarbināto ceļu un taviem vecākiem. Es tā saprotu, ka abi vecāki ir pašnodarbinātie, ja? Jā, mans tēvs ir advokāts un mana mamma ir psiholoģija supervizora. Okay. Un viņa arī strādā kā pašnodarbinātā. Viņa nav nekādā institūcijā kā darbinieks. Un tad, augot tādā ģimenē, tev bija vēlme arī tā kā pieturēties pie šī dzīves stila, vai tu gribēji arī pamēģināt to 9 to 5? Es nevaru teikt, ka man ir bijušas kaut kādas tiešām apzinātas domas iepriekš par to, kā tīri organizatoriski veidot dzīvi. Ja mēs runājam par kaut kādiem pusauģu gadiem, es zināju, ka es gribu būt advokāte. Tālāk es nebiju tā īsti aizdomājusies, kā es strādāšu birojā, vai strādāšu viena pati, un kāds maksāšu nodokļus, un tas par to toreiz vispār neaizdomājos. Bet loģiski, ka es augu tajā vidē, kur es redzēju savu māmu un savu tēti, kuri paši sev noteica darba laiku. Pie viņiem nāca klienti, es to redzēju, viņiem nebija nekādi priekšnieki, viņi paši pelnīja naudu un bija arī atbildīgi par to, cik daudz viņi nopelna. Attiecīgi arī tālāk ir jautājums par izdevumiem, kā tu tādos zināmos drusku nestabilitātes apstākļos, jo pašnodarbinātība vienmēr ir saistīta ar kaut kādu zināmu risku. Tev neviens darbu neiedos un tev neviens algu neizmaksās 10. datumā. Un es to visu redzēju, un es to vienkārši uzskatīju kā kaut ko normālu. Es nezināju, kā var būt citādāk. Un varbūt pēc tam vidusskolā, kad es varbūt jau sāku uzzināt par un runāt ar draugiem par viņu vecāku darba gaitām vai kaut kādām tam līdzīgām tēmām, tad es tā kā sapratu, ka man gribās brīvību, ka es pati esmu atbildīga par to, kā es ienākumus savus gūstu, kā es viņus tērēju, kā es organizēju pati savu laiku. Tā ir ārkārtīgi liela pašdisciplīna. Tev ir jārēķinās gan ar sevi, gan ar taviem klientiem, gan arī ar kaut kādiem termiņiem, kas ir nolikti. Tu vienkārši tas ir jāizdara, vai arī tu to naudu nenopelnīsi. Man tas vienkārši likās absolūti normāli, bet es maģistrantūrā gadu nostrādāju valsts iestādē, kā es biju amatpersona. Ārkārtīgi fantastiska darba vieta, man tur ļoti patika, bet tur man bija no 8 rītā līdz 5 vakarā. Klātienu, ja? Tas bija daļai attālināts darbs, bet es speciāli gāju klātienē, jo man vienkārši patika mani kolēģi, man patika tā aprite, un tāpēc es ļoti bieži gāju klātienē strādāt. Bet tas, ka... kaut vai piemērs, man 3 pa dienu jāaiziet pie ārsta. Man ir pēc tam jāatstrādā tā stunda. Vai man ir reāli darbs, ko darīt to stundu? Dažkārt pat nē, bet man bija vienkārši jāatstrādā. Un tad man likās, ka tas kaut kā tas tā jocīgi. Man nelikās, kā lai es varbūt nevis gluži, ka tas nav pareizi, bet ka tas nav man piemērots. Un tāpēc es izdaru to darbu, kad man viņš ir un cik daudz man viņš ir. Un tālāk jau tad es skatos tālāk, vai man ir nākamie darbi jādara, vai varbūt man ir jau darba diena beigusies, dažkārt 12, vai dažkārt viņi beidzās 8 vakarā. Tas ir atkarīgs no manis, no darba noslodzes. Tas man patīk daudz labāk nekā būt piesētāji tam darba laikam, atskaitīties priekšniecībai, un saņemt tos darba uzdevumus. Es nezinu, man tas vienkārši nebija man. Droši vien tas varētu būt saistīts no tā, ka tu pieradi, redzot vecākus, ka viņiem ir tā brīvība un tā tālāk. Bet kādas ir, jo man tā nav, man šķiet tas ir ļoti interesanti, ka tu esi augusi tajā vidē, bet nezinu, varbūt par pastāstīt sīkāk, kā vispār notiek tā saimniecība, vai jūs pieņēmat lēmumus, vai bija kaut kādas konkrētas brīvdienas vai konkrētas laiks, kad viņi nestrādā un veltu laiku tev, es nezinu. Tu man tā pajautāji, es īsti neatceros. Vai viņi runāja par naudu un ienākumiem ar tevi, kā ar bērnu?
tādā ziņā es gatavojoties šai sarunai patinu savu atmiņu atpakaļ par bērnību. Respektīvi, es esmu audzināts kā vienīgais bērns, un es visu laiku biju starp vecākiem un vecvecākiem. Un tad pusauģu gados es dzīvoju kopā ar tēti un vecmāmu lielākoties. Un es vienmēr tiku iesaistīta saimniecisko jautājumu pieņemšanā. Nekad pret mani nav bijis attieksme kā pret bērnu. Tā, mēs tagad runājam kaut kādas nopietnas pieaugušo lietas, tu tagad, paej malā, aizēj paspēlējies, netraucē mums tagad nopietnas sarunas. Tā nekad nebija. Es vienmēr biju maziņš pieaugušais. Man liekas, es bērnībā biju lielāks pieaugušais varbūt nekā tagad. Man dažkārt liekas, ka es esmu. Bet, jā, man vienmēr iesaistīja jautājumu un viedokli. Piemēram, 13, kaut kāda 12 gadu vecumā tētis pielika pie rēķina maksāšanas. Viņš man nolika ikmēneša rēķinu papīru kaudzīti, iedeva savu internetu banku, ņem samaksā. Es nezinu, vai tas bija apzināts kaut kāds finanšu pratības audzināšanas elements, vai tas bija vienkārši, ņem samaksā apmēram, jo tā ir ātrāk, nezinu. Bet tas uzreiz jau rada rēķini. Elektrība nerodās no gaisa. Es redzu tos cipariņus kontos, ka viņa mainās. Ja vienu mēnesi nesamaksā laicīgi, tad nākamajā mēnesī jau ir reiz 2. Un tad arī no maza vecuma man lika klāts ceļojumu plānošanai, jāpērk biļetes, jāorganizē viesnīca. Ņem izdarīt. Es nezinu, man liekas, tas nebija īsti apzināts lēmums. Viņiem tas vienkārši kaut kā tā bija. Mani vienmēr uztvēra kā tādu līdzvērtīgu ģimenes locekli. Tā tas ir joprojām. Un tas manī, radīja tādu atbildības sajūtu par kaut vai par to, kā ir jāuztur tā vide. Mājā ir kaut kādi izdevumi, kas ir jāpilda un kas ir jāapmaksā. Un tas arī iedeva tādu zināmu pašvērtējumu, jo mans bērnu viedoklis ir nozīmīgs. Ka mani pajautā, kādas ir manas domas. Jo es tagad domāju 12-gadīgam bērnam, es atceros, man tētis ar mani sprieda, cik mums vajag malku ziemai. Mums bija toreiz malkas apkura. Un man jautāja, kādu koka malku vajag un cik kubus un tādā garā. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka es esmu vienīgais bērns, paudžu nomaiņu, un es tiek audzināta kā tā pārņēmēja, es nezinu. Bet man tas vienmēr licies tik normāli. Kā un tā kā reāli tu kaut ko uz dulo pasaki un tā kā... Jo. Nē, tā jau nē, bet... Vairāk tāda diskusija rodās par to, cik tad ir, piemēram, vajadzīgs, no kurienes tas nāk, no kaut kādas, tad tiešām tās pašas kaut kādas apkuras lietas. Respektīvi, rodās jau izpratne, ka es neesmu te vienkārši kaut kāds, kā lai saka, ģimenes piedēklis mazais, kas dzīvo kaut kādu savu dzīvi un kuram viss tiek iedots, bet es tiek iesaistīti tajā saimnieciskajā apritē. Tas tā man vienmēr licies, normāli. Nē, tas nav tik ļoti izplatīts. Jo es biju tas mazais, kurš tā kā vispār neko nerūpīja. Es vispār nezinu, cik pār manu vecāku viņš tā. Es biju tāds ļoti apzinīgs bērns, varbūt pārāk apzinīgs bērns. Varbūt vienkārši vecākiem radās kaut kāda savdabīga izpratne par to, cik daudz man ir jārunā par tām saimnieciskajām lietām, vai arī cik nē. Varbūt, bet manuprāt, riktīgi forši. Ka tev bija tāda iespēja, jo, pieņemsim, man pirmais bankas konts bija 14 gados, es vispār neko nesapratu. Tā kā ja man neteiktu, ka to lietotāju vārdu vajag atcerēties, es izmestu to lapu. Tā kā. Man arī, laikam, tajā vecumā bija konts, bet, ja godīgi, es vispār neatceros, kāda man bija tā darīšana ar kontu. Karta man bija, jo es aizgāju 14 gados uz Rīgu mācīties. Uzreiz, tur ir cita tā finanšu aprita. Man vairs nebija tur, 10 latu kabats nauda. Pusdienām, tur jau citas vajadzības, vai ne, Rīgā mācoties. Un tad tur, laikam, man uztaisīja pirmo kontu. Jā, un par tiem izdevumiem arī... Tas man šķiet radīja man to nelielu trauksmi un bailes tā kā sākt savu patstāvīgo dzīvi, jo man nebija vispār nekādas izprašanas, tā kā cik maksā gāze, cik maksā, nezinu, tur elektrība. Man visu laiku ir, teikšu, izslēdz gaismas, dārgi. Cik es saņēmu to rēķinu, un tāds, come on, for really? Mēs par 14 eiro tik ļoti uztraucamies. Tāpēc man šķiet riktīgi forši, ka tā bija tā pieredze redzēt visus tos izdevumus.
Bet vai bija kaut kāda situācija, kad pieņēma lēmumu balstoties uz tavu viedokli? Pieņemsim, tur viņiem bija sava summa, es nezinu, un tu pateici, nu nē. Tikā. Es kaut kādu tādu konkrētu piemēru atcerēties nevaru. Bet tas nebija vairāk tā, uz ko testēšanu vērsts, cik tad es tagad saprotu, vai ne? Vai arī, nu, tad, ja tu pieļauj kļūdu, nu, tad mēs viņu apzināti pieļausim, lai tu redzi sekas. Tā tas arī nebija. Tas vairāk bija, nu, tā mani iesaistot tādā diskusijas līmenī. Par to rēķinu maksāšanu. Nu, gan jau, ka bija kaut kāds reizes, kad es varbūt arī kaut ko nepareizi tur biju, kaut kādas kļūdas pieļauju. Bet arī nu, kāds dusmošanās mūsu ģimenē nekad nav bijušas. Bet tas ir iespējams ļoti saistīts ar manu vecāku profesiju. Viens ir advokāts, otrs psihologs. Abi zina sekas. Jā, bet tas jautājums vairāk bija nevis par kļūdām, bet par to, ka tā kā viņi bija domājuši kaut ko savu, un tad viņi uzklausīja tavu viedokli. Nu, nē, tomēr, jā, Paula ir taisnība, darīsim šitā. Jā, nu, kaut kāds konkrēts piemērs nav. Bet nu, tagad, kad es ar tēti apspriežamies gan par darba lietām, gan arī par kaut kādām privātām lietām un saimnieciskām lietām, tad ir tādas situācijas, kad nu, man to viedokli paņem par to nezinu, pareizāko vai tajā brīdī, kas vismaz liekas pareizākais. Jā, bet vairāk ir tāda tiešām demokrātija vienmēr bijusi. Ok. Tagad ir laiks mūsu rubrikai. Tu zini, vai ne? Par finanšu gaumi nestrīdas. Tad iztēlojies to visskaistāko vīrieti pasaulē. Āķis ir tāds, ka tu neko par viņu nezini. Tu vienkārši kā tu viņu iztēlojies, tāds viņš arī ir. Es nezinu, viņam varbūt 90, 20, kādi tā kā. Tas ir tev domāts. Tu esi ar viņu randiņā. Un tu neko nezini vairāk, tev ir tikai viens finanšu āķis. Tev vienkārši brutāli, bez jebkādas kaunas sajūtas, jānovērtē no 1 līdz 10. Ja? Labi. Viņš izskatās uz 10, bet domā, ka krājkons ir investēšana. Septiņi, vismaz kaut kas. Jā, good, ok. Viņš izskatās uz 10, bet domā, ka pensija ir pārāk tālu, lai par to domātu. 4. Pamatos, nē? Laiks ir tik relatīvs. Bērni izaug ļoti ātri un dzīve paiet arī ātri. Un parunāju ar 60 plus gadīgiem cilvēkiem. Viņi visi saka, viņi tikko bija 20 gadīgi, tā kā tas ir ļoti relatīvi. Bet pensija pienāks ļoti ātri. Jā, šis ir ļoti biedējoši. Tas tagad ir populāri tiktu kā cilvēkiem, kuriem bija 25 2000. Gadā, tagad ir 50 un tāds. Tieši tā, jā. Tas būs tulīti. Labi. Viņš izskatās uz 10, bet viņam ir vis kaut kādi abonementi, kurus viņš neizmanto. 6. Nē, 5. Kāpēc? Tā nav tāda nopietna pieeja saviem tēriņiem. Nu, labi, mēs varam runāt par sporta zāles abonementu, ko varbūt vasarā sanāk mazāk izmantot, bet ja ir iekrājušies kaut kādi dažādi abonementi, ko tu nelieto, un tie vismaz 10 eiro mēnesī, tas sakrājās, vienkārši izmet naudu gaisā. Jā, bet iedomājies, viņam ir gan Netflix, gan Apple TV, gan HBO, Disney Plus. Jā, viņš to nelieto, bet tu to vari tikai skatīties, ne? Nē, tad jau rodās pielietojums. Okay. Tad rodās pielietojums, bet ja tas ir tikai viņam un viņš neskatās un neviens cits arī neskatās, tad nav pārāk, man liekas, pareizi. Var redzēt topošais advokāts. Mums reiz pamana detaļas. Labi. Tā es šitās uz beigām un pirms pēdējais. Viņš izskatās uz 10, bet katru dienu pērk 6 eiro kafiju un saka, ka nevar atļauties investēt. Kafija juristam svarīgi. 6. Kā?
godīgi tu esi tāda ļoti dāsna uz atzīmēm. Līdz šim tā kā Jā. visi uz 1, 2, tā kā tu esi tāda. Man nepatīk liekt cilvēkiem nesmīgas atzīmes, esmu jauks cilvēks. Zini, sekas jēkas varētu būt. Labi, un tad pēdējais tāds āķīgs un tev visproaktīvāks droši vien. Viņš izskatās uz 10, bet nekad nelasa līgumus pirms parakstīt. Bet tagad būs nesaknīgs viens. Zinātnes arī atstās beigām. Bet jā, nu tā bija tāda īsa rubrika par finanšu gaumi nestrīdas. Vai tev ir kaut kāds finanšu red flag, kas tev ir tā kā no, never? Red flag. Es domāju, tos cilvēkus, kas, nu, labi, mēs nerunājam jau pat investēšanu, bet vispār pat nekrāj, ka, nu, dzīvo no algas līdz algai. Nu, tie paši abonementi, jā, ko tu tikko minēji, nu, tā kā tāda ļoti vieglprātīga attieksme un varbūt par kaut kādu nepamatotu sūdzēšanos, ka viss ir slikti. Nu, vienmēr var ar kaut ko sākt. Tas var būt tāds tiešām red flags, man liekas, ka, nu, nevedo nekādus uzkrājumus. Nu jā, par to ilgtermiņu domāšanu. Nu jā, nu kaut kādam ilgtermiņam ir jābūt, protams, ir fantastiski dzīvot šodien un tagad, bet, nu, rītdien arī vienmēr pienāks. Tāpēc, nu, jāpadomā drusku ir uz priekšu. Es esmu dzirdējusi šādāt tam cilvēkam. Es zinu, ka viņi klausās, ka es ceru, ka es nomiršu līdz pensijai, tā kā, nu tā. Man liekas, tad, kad tas vecums pienāks, es nezinu, tagad 65 iet pensijā, nu, visiem gribās dzīvot. Ja? Nu, tas ir tāds ārkārtīgi klišejisks teksts, manuprāt. Jā, bet tas tā nostāja, ka tā kā es tērēšu tagad, un tā kā par pensijas nedomāšu, jo, nu, kurš lai to zina, jā? Kaut kāds būs jādomā. Nu, es arī tā teicu, tā kā tas nav mans viedoklis. Tāpēc es šo arī daru. Labi, tad atgriezīsimies pie tēmas. Varbūt tu vari padalīties ar kaut kādām nevis finanšu, bet budžeta plānošanu, kas bija jūsu tādā ģimenē, kad ienākumi nav pastāvīgi. Man grūti teikt, bet tiešām tādu plānošanu, tur es vienkārši neatceros tās sarunas. Bet, ko es varu pateikt, ka mums ģimenē vecākiem, vecvecākiem vienmēr bija ļoti noraidoša attieksme par kredītiem. Jebkāda veida kredītiem. Un vienmēr tā nostāja bija tāda, ka labāk daram kaut ko pakāpeniski, varbūt no kaut kā atsakamies, bet tērējam tik, cik mums tā rocība tajā brīdī atļauj. Ja mēs gribam nopirkt kaut ko lielāku, tad sakrājam. Un mums ļoti ilgi nekas nebija uz kredītiem. Tagad aizgāja leasingi un tie paši telefoni un tā tālāk, jo vienkārši arī man liekas, tā sabiedrības visa tā aprite drusku mainījās par to, kā mēs skatāmies uz lietām. Es pieņemu, tā domāšana drusku nāk no padomu laikiem. Kā mani vecvecāki, piemēram, būvēja māju, kad arī būvēja tik daudz, cik viņi varēja atļauties un tam līdzīgi, un tas varbūt tālāk aizgāja uz maniem vecākiem. Es varbūt neesmu tik kategoriska, bet man psiholoģiski nepatīk dzīvot parādi. Es tad varbūt cenšos ātrāk kaut ko, nomaksāt vai samaksāt. Vai arī, ja ir kaut kāds lielāks pirkums gaidāms vai gribās kaut ko nopirkt, tad es labāk atlikšu kaut ko, nekā nopirkšu uz nomaksu. Es nezinu, man tas kaut kā psiholoģiski tā ir iesēdies, ka man negribās būt parādā nevienam. Tas var būt, bet par tiem ienākumiem, par stabilitāti tieši no maniem vecākiem. Es tiešām neatceros, kā man bija bērnībā. Es pieņemu, ka tas ir tieši tāpat, kā viņi tagad dzīvo un kā arī es tagad dzīvoju. Bet plus mīnus tie ienākumi mēnesī ir līdzīgi. Kaut kā tā sanāk. Ir mēneši, kad kaut kā ir mazāk tie ienākumi, vai klienti kaut kā ir mazāk, vai tie darbi nav tik ienesīti, klientam nevar paprasīt to summu.
varbūt kā to gribētos, bet, tu arī skaties ļoti uz to darba apjomu, skaties uz klientu, kāda ir tā lieta, tu vienkārši nevari visu laiku pēc kaut kādas stundas likmes strādāt. Un tad ir kaut kādi tukšāki mēneši, piemēram, vasaras. Cilvēkiem mazāk gribās strīdēties. Tā ir, tas varbūt tā klišejiski izklausās, bet tā ir. Kad ir tā mierīgāk. Arī tiesas mazāk notiek, tiesneši iet atvaļinājumos. Un tad ir tas laiks tāds brīvāks. Pēc tāda budžetēšana varbūt baigi man nebija ģimenē. Neatceros vismaz tādu lietu. Jā, bet es domāju, ka tas iemesls tieši ir atvaļinājums. Ka cilvēki ir atvaļinājumos. Jā, viss tādi drusku mierīgāki. Negribas ņemties ar tām visām juridiskajām padarīšanām. Es pieņemu no tāda klienta viedokļa, kāds varētu būt. Ok, bet tu minēji par tiem klientiem. Kā vispār bija sākumā? Tev bija grūti prasīt to naudu par savu darbu? Man joprojām ir grūti prasīt naudu par savu darbu. Man liekas, tas man būs visu dzīvi. Bet es neesmu tāda vienīgā. Es arī ar tēti runāju, ka tā ir daļa no darba, jo neviens tavu algu neieskaitīs konkrētā datumā. Es nezinu, ja godīgi, kāda mana alga ir sanākusi šomēnes. Es nezinu, kāda man viņa būs nākamēnes. Jā, tā ir tāda arī diezgan liela psiholoģiska noturība ne tikai pret darbu kā tādu, par to, kad ir tad drusku uzliec, vismaz es tā daru, jo es privātajā dzīvē neesmu tāda, kāda es esmu darbā, es drusku tādu, kā masku uzlieku virsū, jo dzīvē es esmu diezgan, mierīgi tā varētu teikt, tas mans darbs ir tāds, uz ekstravertumu vērsts. Un tad arī pret klientiem dažkārt tas ir jāiesāc ne tikai tiesā, ne tikai pret pretējām pusēm. Dažkārt arī tas klients ir drusku, viņam jānoliek robežas, ka, ja mēs strādājam kopā, tad mums ir kaut kādi noteikumi. Jā, tas arī attiecināms uz šo rēķinu samaksāšanu. Bet kā domā, kāpēc tā ir? Tu saki, ka tā ir kauna sajūta, bet es nezinu, vai to var saukt par kaunu, jo man dažreiz arī tā ir, bet kāpēc tā tik sarežģīti prasīt? Tu vari teikt, es par to runājusi. Drīzāk ar mammu par to būtu jāparunā no psiholoģiskā viedokļa. Kā tas ir saistīts noteikti ar to mūsu kaut kādu pašnovērtējumu? Es esmu savu darbu izdarījis, man ir, es jau atkārtoju tiesības saņemt par to atalgojumu. Bet nauda vienmēr ir kaut kāds tāds temats starp cilvēkiem, par kur tā kā drusku neērti runāt. Vairāk vai mazāk, jā. Bet, jā, droši vien tas ir kaut kāds iekšēji apslēpts, kaut kāds kautrīgums, es domāju, kaut kāda, tā ir tāda, mācīšanās pastāvēt pašam par sevi. Es gribu minēt, bet varbūt nē, tā ir tikai mana pieredze, bet cik es esmu runājusi ar puišiem, viņiem ir vieglāk. Bet, atkal ne visiem, jā, bet, cik es esmu runājusi, tad viņiem tā kā mans darbs man viegli paprasīt. Nezinu, es nevaru tā īsti pateikt, ka vīriešiem ir vieglāk. Es zinu arī daudz sievietes, kuras vispār nekautrējās pateikt un paprasīt. Un es to ļoti gribētu iemācīties. Es ceru, ka es ar laiku to attīstīšu. Es jau esmu augusi no tā brīža, kad es sāku strādāt, man bija pirmie rēķini, kad man bija, ir arī jāmāk sevi novērtēt. Un ātri, jo, tev pazina cilvēks, tu pat nezini, kas viņš ir, viņš izstāsta ar to savu situāciju. Pirmais jautājums ir, cik tas maksās? Un tās jurisprudences lietas ir tāds, ka ļoti grūti novērtēt no sākuma. Labi, tev izstāsta situāciju, tu plus mīnus saproti, kas tur būtu jādara. Bet, tik bieži ir tā, ka izlien ārā kaut kādi pilnīgi negaidīti pavērsieni, un ko tu pat nevarēji no sākuma paredzēt, un tad, ja tu nosauc kaut kādu vienu summu, tad tev pēc tam tā kā no viņas būtu jāatkāpjas, un tad jāsāk atkal argumentēt par to, ka vajadzētu kaut kādu citu summu prasīt. Un tas arī man joprojām
nav tāds pilnīgi atbildēts jautājums, kā tiešām sevi adekvāti novērtēt, jo tās situācijas ir tik dažādas, tu nevari iedot vienkārši, tā pirkuma līgums maksā tur, es nezinu, 100 eiro, prasības pieteikums maksā, 200 eiro, piemēram. Tas ir tik dažādi. Dažkārt ir tā, it kā liekas no sākuma pilnīgi vienkārša lieta, beigās tur ir pavērsieni pa labi, pa kreisi, pa diagonāli, un tad tā summa vairs neatbilst tam darba apjomam. Jā, bet par to novērtēšanu nevaru nepiekrist, jo man bija tā, ka vidusskolā, man joprojām patīk video montēšana, man viena paziņa pajautāja, vai es varu uztaisīt video viņas paziņai. Un zin kā, un tā paziņa jautā man, cik tas maksās. Es jau, ko tad tur, tā mana paziņa pajautā, pajautāšu to 10 eiro par video, never mind. Un tad viņa nē, tas neies krastā, es maksāšu, nezinu, tur 100-150 eiro, bet tad es arī sagaidīšu, ka būs normāls rezultāts, jo es negribu maksāt 10 eiro, un tad tu beigās man neuzmetīsi, jā. Un tad, tāds, that's makes sense, tad tas arī kaut kā, es atceros, tas bija pirmais brīdis, kad vispār var arī jautāt vairāk, un nav svarīgi, kurš to jautā. Bet, stili joprojām, es ar to nenodarbojos, tas bija tāds vienīgais gadījums, bet tas man atstāja to vielu pārdomām. Bet ir tik patīkami, ka tavs klients, vienalga kādā nozarē tas būtu, tevi novērtē. Un pats nāk un jautā, cik tas maksās. Un samaksā uzreiz. Un tā ir pilnīgi, psiholoģiski uzreiz kaut kāds cits tāds dzinulis iet un strādā. Tas nozīmē, ka tevi novērtē. Un ja vēl klients iesaistās tajā darbā, jo, protams, mums ir tā juridiskā konstrukcija, bet klients nāk un tevi papildina, varbūt pat kaut kādas jaunas idejas iedod, un to faktoloģiju un visu, un tad tāds kopdarbs sāk veidoties, un tas ir tik ārkārtīgi patīkami, nevis, ka tu jūties, tāds, varētu teikt, nenovērtēts. Jā, tā laikam bija vienkārši sajūta, ka cilvēks tic manām spējām, manai kompetencei, un tad bija tāds, cool. Jā, tieši tā. Klients nāk un tic tev, aiziet, strādājam, tu to vari. Mēs esam uz pareizā ceļa, ejam uz priekšu, un prieks strādāt ir uzreiz, cita enerģija. Bet tas arī atkal TikTok trends. Online chronically, ka visi cilvēki tev apkārt grib, lai tu sasniedz to, successful statusu, jā. Jo, piemēram, tas, ka tu jau uz darba interviju, tas intervētais, viņš jau gaida to ideālo kandidātu, viņš jau cer, ka tu esi tas īstais. Es nezinu, tas klients arī cer, ka tu viņam palīdzēsi, jā, viņš cer, ka tu varēsi piegādāt to gala rezultātu tādu, kādu viņš sagaida. Es nezinu, uz randiņu tu pieņemsim veidu, tas arī cilvēks sagaida, tas būs tas īstais, tā kā visi apkārt cilvēki tieši sagaida to. Tā, bet kaut kā man tā katreiz tāds atkal, ko tu teici, Neviens nav ideāls. Mums vienmēr ir kaut kas kādam patīk, kādam atkal nepatīk. Jautājums, kā saslēdzās tās sinerģijas kopā, vai ne? Tas ir gan privātās attiecībās, gan arī attiecībās ar klientiem. Ar vienu saslēdzās, aiziet tas domu lidojums kopīgais, citu atkal nē, un tas ir normāli. Jā, bet tagad par tām personības kvalitātēm man interesē personīgi. Es zinu, ka tas būs ļoti sarežģīti, bet pamēģini atslēgties no tā advokāta darba, jā, ko tas prasa no tevis, bet tieši par to pašnodarbinātību. Kādas kvalitātes jāpiemīt cilvēkam, vai kāds kvalitātes tev palīdz dzīvot tādā dzīves ritmā un stilā? Tā noteikti ir pašdisciplīna, jo neviens tev nepateiks, tev ir tagad jāsāk strādāt, un kāpēc nesāk tagad strādāt? Tev ir atbildība pret sevi un pret klientu, tev ir termiņi, kā tu sāc to darbu, tas ir atkarīgs no tā, kā tu pats saplāno savu laiku, ir jānodod tajā un tajā datumā. Kad tu viņu uzraksti, pats izdomā. Arī,
priekšnieki nav, varētu iet atpūsties, vai ne? Bet, nē, ir sevi jāpieliek pie darba, ir jāizdara, un tu motivē tikai un vienīgi pats sevi. Tātad pašdisciplīna, otrs elastība. Ko es mācos pati arī joprojām. Nu, jau varbūt man tas dzīvesveids jau tā ir iegājies, kādreiz man to bija grūtāk, bet ir jābūt gatavam uz dažādiem pavērsieniem. Varbūt tā, kad labi, gribēju, lai es varbūt atstātos drusku no tās advokatūras, bet, nu, vienalga, kurā profesijā, nu, tev pazvana tas klients vai rodās kaut kāda situācija, un varbūt ir 6 vakarā, un tev jau ir ieplānots varbūt ar draudzenēm tikties. Bet ir kaut kāda situācija, un tev viņa ir ātri jāatrisina. Un tad tev ir jāpieslēdzās, un tas nu, jānokārto. No tādas ziņas ir tā elastība, un otrs arī, nu, tev ir jārēķinās ar to, ka, nu, par tiem ienākumiem vēlreiz. Vienu mēnesi viņi ir tādi, otru mēnesi viņi ir tādi, un tev ir arī jābūt elastīgam, nu, ar saviem izdevumiem uzreiz. Un trešais, es varbūt to nevaru ieterpt tādā vienā vārdā, bet tā varbūt arī būtu tāda ticība pašam sev, ka tu to vari izdarīt. Tev nebūs priekšnieks, kas atnāks tevi pamotivēs. Nu, lielākoties, nu, manā gadījumā pašnodarbinātie, nu, ir vieni paši, nu, vai arī viņi strādā varbūt kaut kādā, nu, nosacītā komandā varbūt par kādu. Bet, nu, tev jānotic pašam sev, ka tu to vari izdarīt, un tev jāiet un vienkārši jādara. Tādu to kvalitātes varbūt arī īstenībā varētu piesaukt. Jo, protams, ka man ir bail. Dažkārt ir bail runāt ar klientu, ir bail iet uz tiesu. Nu, tas varbūt tas nav iedomāties. Mans jau tīri profesionālais jau tāds ieskats. Citās profesijās ir, nu, kaut kādas citas autoritātes. Bet jo vairāk tu to dari, jo vairāk tās bailes pāriet, un jo vairāk tās bailes pāriet, jo paliek interesantāk. Tu jau gaidi, nu, kas tad būs šoreiz. Bet vienalga, nu, tas tāds pakāpienu process ar vienu pakāpienu augstāk. Es ļoti ceru, ka varbūt kaut kad sasniegšu tādu pakāpi, ka man vairs nebūs tā uztraukuma lielā. Bet, nu, tas atkal ir no otras puses veselīgi. Tas mobilizētājiem. Būs uztraukums, bet mazāk nekā tagad. Jā. Uz tāds vairāk excitement. Jā. Ok. Tagad ir laiks foršai rubrikai Zināšanas atmaksājas. Tev ir iespējams nopelnīt naudu tepat. Tu esi tik ļoti pārsteigtīta, kā tu neesi klausījusies podcastu. Bet jā, tev ir iespēja nopelnīt naudu, vienkārši atbildot pareizi uz jautājumu. Un pats interesantākais, ka tu vari izvēlēties, cik tu gribi nopelnīt. Vai nu 1 eiro, vai nu 5, vai nu 10. Protams, jautājums uz 10 eiro ir sarežģītāks. Un tev ir tikai viena iespēja. Ir zvans draugam? Nē. Čau, labi. Kuru kategoriju tu izvēlēsi? Vidējo, tāds 5. Kompromiss ceļš, jā. 5 eiro. Kas ir dividendes? Diezgan bija komerclikums ir, jā. Galvas jānodefinē. Dividends. Tātad tas ir tas ienākums, ko ir tiesības saņemt kapitāla sabiedrības dalībniekiem pēc peļņas sadales. Es labāk neteikt. Nu, es ceru, ka man juristi draugi, kas ar komerctiesībām nodarbojās, tagad nerakstīs man kaut kādas hate mail, bet nē, nu, es ceru, jā, pareizos jēdziens lietoju. Nu jā, nu kā es to skaidroju nedaudz vieglākā valodā, kad uzņēmumi ir tā peļņa, viņi var sadalīt to dividendēs, un tie, kas, kuram pieder tā kā akcijas no tā uzņēmuma, viņi saņem tās dividendes. Tas ir vienkārši vēl viens veids, kā pelnīt no akcijām.
Jā, nu tas arī tajā gadījumā, ja peļņa tiek sadalīta. Jo var Jā. būt arī tāds gadījums, ka uzņēmums nopelna, bet tomēr nolēma ieguldīt atpakaļ Jā, uzņēmumā. reinvestē. Jā, Nu jā, bet tie nav tad dividendi. Dividendi tie, kas izmaksā. tieši tā, jā, kad dalībnieki paši nolēma, kad ok, mēs tagad saņemsim tad to peļņas daļu sev pašiem, nevis liekam atpakaļ uzņēmumā. Tieši tā. Nu viss, tu esi nopelnījusi 5 eiro. Super. Manuprāt, Varēšu nopirkt kādu akciju. tu jau esi otrais cilvēks, kurš tev saka, ka Jā. viņš investēs. Nu, super, tad jau tā tik jādara. Okay. Jā, veku. Vai man ir jādeklarē šie ienākumi? Tas ir retorisks jautājums. Tu off the record, teiksim tā. Lai no tev, ne man nav problēmas. Nu jā, es ceru, ka tie bija vislielākie peļņa tavā dzīvē, bet gan jau, ka nē. Bet zināšanas atmaksājas, redzi, tu to zināji, un tev kādreiz zināšanas noderēja, un tu pat nopelnīji. Jā. Tuvoties noslēgumam, varbūt tu vari padalīties pēdējo 2 gadu laiku par savu konta glopu. Nezinu, tu kaut ko izlasīji, tu kaut ko esi sākus darīt, kas uzlabo tavs ienākums. Tieši pēdējo 2 gadu laikā. Nu, var 1, 2, tāds pēdējā laikā. Tieši, kas ir uzlabojis manu konta glopu, es cenšos daudz vairāk investēt. Kā jau es teicu, man neienāk vienā dienā tā alga, līdz ar to man ir drusku grūtāk saprast, cik man procentuāli es varu aplikt tajā mēnesī. Es vairāk varbūt skatos tā kā uz iepriekšējo mēnesi. Respektīvi, man nav tāda konkrēta viena summa mēnesī, ko es tā kā kaut kur ieguldu. Bet es uztaisīju vēl vienu šo vērtspapīru kontu. Un tad es cenšos arī meklēt informāciju par dažādām akcijām, kur tīri intereses pēc arī man ir paplašināt savu redzesloku dažādiem uzņēmumiem. Es palasu tur tos viņus finanšu rādītājus, kaut kādas nākotnes, tos provizoriskos rādītājus, kādas varētu būt. Jā, un tad es mēģinu kaut kā diversificēt, kur tad es ieguldu un kādas summas cenšos. Vismaz kaut kādus 10-15% noteikti atlikt un ieguldīt kaut kur. Jā, tie, kas nezina, jo es zinu, ka mani klausās vismaz 2 8. klases skolietes. Bet varbūt vairāk, es nezinu, diversifikācija ir tad, kad to fondu vai tavu portfolio tu tā kā dažādo, pieņemsim, nopērc uzņēmums no dažādām sfērām vai valstīm, ja? Pareizi? Jā. O tā. Tā, manuprāt, rītīgi forši. Es ceru, ka tev patika saruna. Man patīk, es ceru, ka es kaut ko pastāstīju arī vērtīgu citiem, jo man jau liekas, ka tā ir mana dzīve, un tas tā man ļoti parasti. Jā, bet redzi pašvērtējums, tā kā jānovērtē. Jā, tieši tā. Jānovērtē, mēs dalāmies ar pašām lietām, un paldies, ka atnāci, paldies, ka dalījies un runāji par tik tabū tēmu, es teikšu, kā tu pat teici, ka tā par naudu baigi nerunā. Bet jācenšas. Precīzi, absolūti. Tad viņa kļūst mazāk tabū. Tieši tā. Un tad paldies, ka klausījies, un adā! Adā!